Esiet sveicināti mūsu raidījumā Latvija latviešiem. Šodien ir īpaša epizode par īpašu tēmu Olimpiskās spēles, un ar mani ir viesis Daniels Balodis. Sveiks, Austri. Tātad, Daniels, saki, kas ir tas galvenais, ko mums vajadzētu zināt par olimpiādu? Jo es zinu, ka tu esi sporta eksperts, tu esi ļoti iedziļinājies olimpiādē dažādās disciplīnās un tā tālāk. Kas ir tas galvenais, ko mums vajadzētu zināt? Svarīgi ir tas, kā mūsu latviešu sportisti aizvadīs Olimpiskās spēles. Otrs ir tas, kā tas globāli izskatās olimpiādē pasaules fona notikumiem. Un trešais ir tas, kā mūsu amatpersonas uzvedīsies Olimpiskajās spēlēs un ko viņi arī darīs. Labi, tad sāksim ar tādu pavisam vienkāršu jautājumu. Atgādini skatītājiem, kur šogad notiek Ziemas Olimpiskās spēles. Olimpiskās spēles tagad februārī būs Milānā un Cortīnā. Tātad jau šonedēļ sākam, un viņas līdz februāra beigām notiks. Un kas priekš tevis ir tāda, kam tu vairāk sekosi līdz Olimpiskajās spēlēs? Es domāju, pašām Olimpiskajām spēlēm tas ir principā reizes 4 gados Ziemas Olimpiskās spēles, reizes 4 ir vasaras Olimpiskās spēles, tā kā tie ir tā kā latviešu dziesmu svētki apmēram sportā. Pilnīgi piekrītu, un tam, kam pievērsīsies, tu attiecīgi pieslēdzies tam, kad amatpersonu delegācijas un tā tālāk, un šeit arī ir tādas, es teiktu, diezgan dalītas domas. No vienas puses visām valstīm brauc viņu, tā teikt, līderi, kas ir prezidenti, kas ir premjeras. Protams, ir tas diskutējamais jautājums par to delegāciju, cik plašā biroja sastāvā brauc un tā tālāk. Kāds tavs uzskats? Manuprāt, amatpersonas prezidents, premjera, tas ir apsveicami to, ka dodās tiešām augstākās valsts amatpersonas. Par pārējiem es nezinu, vai ir jēga padomniekus ņemt vai tā tālāk, jo, manuprāt, galvenais mērķis šiem prezidentiem un ministru prezidentam veidot pozitīvu kontaktu ar pārējām valstīm, kas piedalās olimpiādē, un iegūt jaunus kontaktus un iespējams vienoties par kādām atsevišķām detaļām. Jā, kā saka, tāda bišķīt ballīte, tā kā noteikti ar vīnu un tālāk vienoties. Priekš manis Olimpiskajās spēlēs, teiktu, galvenais vienmēr mans sporta veids ir bijis hokejs, un tas, kad šogad pirmo reizi 12 gados beidzot piedalīsies NHL spēlētāji, par ko man ir vienkārši sajūsma. Un šim turnīram ir uzreiz svars. Spēlē labākie no labākiem hokejistiem, un šādu hokeju mēs neesam redzējuši 12 gadus. Kā tu vērtē Latvijas izlasi, Latvijas sastāvu, vai kādu pārsteigumu, vai tu gribēji redzēt kaut ko citu, kaut ko labāku? Protams, ir liels žēlums ar to, ka Rodrigo Ābols nevarēs piedalīties Olimpiskajās spēlēs, bet mums ir Vārtos Mūris, Šilovs, mums ir X-faktors, Kaspars Daugaviņš, Zemgus Girgensons, Balīnskis. Mūsu izlases sastāvs tiešām ir riktīgs kulaks uz acu amerikāņiem. Vienīgais, gan kritiķi daudz saka, ka Daugaviņš šogad nevajadzēja izlasē, kad bija jaunāki spēlētāji attiecīgi, kā piemēram Smirnovs vai Laviņš vai tā tālāk, kurus vajadzēja ņemt. Kā tu vērtē šos izteikumus? Es uzreiz varu parādīt visiem. Kur ir Daugaviņa X-faktors. Labi. Daugaviņš reāli ir olimpiādas dvēsele Latvijai. Viņš tomēr arī karogu nesīs, un cik es arī Kasparu pats personīgi zinu, viņš ir tiešām kulaks uz acu ikvienam. Tātad tu saki, tas ir kā tas vajadzīgais talismans. Tas ir X-faktors Latvijai. Un kā tu vērtētu Latvijas iespējas teikt, ka grupa mums ir salīdzinoši parocīga pret pārējām grupām? Protams, pirmā spēle pret ASV, kas ASV šogad ir viena no tādām top komandām. Viņiem ir labāka vārdsarga līnija nekā, piemēram, ir Kanādā. Es domāju, ka man prognoz Kanāda pret ASV fināls, bet te jau redzēsim, tam vēl pieķersimies. Bet tad mums nāk pretī Vācija un Dānija. Kā tu vērtē Latvijas izrasi pret Vāciju un Dāniju? Es principā gribu pateikt, arī atšķirās šis formāts. Principā ik viena komanda turpina izslēgšanas spēles. Tātad vienalga, pat ja tu visās 3 spēlēs zaudē, tev ir iespēja arī tālāk no astotdaļu fināla tikt līdz tam pašam finālam. Bet par grupu turnīru, es domāju, noteikti mums viena uzvara būs nepieciešama. Es domāju, tas arī nenāks pa ļaunu skatītājiem, kad ir vismaz vienu reizi valsts himna dzirdama grupu turnīrā, bet es domāju, ka saldais ēdiens izslēgšanas spēles, tas arī parādīs to Daugaviņa X-faktoru. Tātad tavu prognozi Latvija ceturdaļfināls. Realistiski, nav realistiski, kā tu vērtē? Es domāju, ceturdaļfinālā noteikti būsim, un es teiktu, ka, ja mēs skatāmies uz mūsu tablo top 6, es domāju, mierīgi, ka būs.
Labi. Priekš manis es ļoti ceru, un es domāju, ka Latvija būs ceturdaļfinālā. Man vienmēr ir tas latviešu patriotisms, tas nacionālisms, ka varbūt beigās mēs būsim tas melnais zirdziņš, kurš varētu pusfinālā iekļūt. Bet, hei, es tā saku pirms katra pasaules čempionāta. Vienreiz tas notika. Es tādēļ, starp citu, pat nogriezu matus. Es matus nogriezu nulīt, jo es biju pirms tam ielicis Instagramā storijā, ka, ja Latvijas izlase tā kā iekļūs, dabūs medaļas, un to es ieliku pasaules čempionāta sākumā, es nogriezīšu matus, un tad es arī savu solījumu izpildīju, jo solījumus nedrīkst nepildīt. Ja tad kāds būs tagad solījums, ja būs Latvija medaļās? Ja Latvija medaļās, es domāju, mēs uztaisīsim live stream atkal uz nulīt nodzīšu matus. Man liekas, tā ir tradīcija. Ja Latvija dabū medaļas Olimpiskajās spēlēs, tur viennozīmīgi ir. Varbūt vēl ko izdomāšu. Tu man vari iedot kādu izaicinājumu. Es gribēju tagad precizēt, ja hokejā ir medaļa vai jebkurā gadījumā? Nē, hokejā. Es par citām medaļām esmu diezgan pārliecinātāks, un mums ir lielākas iespējamības. Es uzskatu, ja mūsējiem būs medaļas, tad es tevi izaicinu. Uzvilksi slīdes un pāri Daugavai. Par jebkuru medaļu. Par jebkuru medaļu vai olimpiskajā? Nē, es tev to jautāju. Es domāju, ka par hokeju. Par hokeju medaļu. Labi, zini kā. Pār Daugavai. Nulīti nedzīšu, pār Daugavai slidām, protams, ja būs aizsals un būs tāds sals kā šobrīd. Un tātad hokejs mums ir ierakstīts, kā top 6 nākošais sporta veids kamaniņas. Kamaniņas personīgi. Es liku top 3, man vislielākās cerības uz medaļām. Es pat būšu tāds bišķi provokators, pat teikt top 2. Es kaut kā jūtos, ka top 2 mēs dabūsim attiecīgi Plūmera botu varētu top 2. Kā tu domā? Es teiktu to, ka man liekas vislielākā varbūtība medaļai būs tieši kamaniņu stafete. Es domāju, mierīgi top 3 tur būs. Pat divniekiem, vieniniekiem, es domāju, arī top 5 stabili būs. Tas pats bots Plūme. Es teiktu arī Mikls Ševits. Varētu izšaut, līdz ar to arī jāskatās vieniniekos. Kristers Aparjots noteikti, Elīna Ieva Bota. Es domāju, ka tiešām varbūt pat vairākas medaļas no mūsējiem būs kamaniņu sportā. Tātad mēs varam novienoties, domāju, ka kamaniņas mēs liekam top 3. Jautājums, cik daudz mēs ceram uz kamaniņām? Cik medaļas? Es teiktu 2 medaļas. 2 medaļas no kamaniņām. Viena individuāli un viena komandas stafetē. Daniels saka 2 kamaniņas, 2 medaļas no kamaniņām, un kas es mēs, lai neticētu. Tā kā daram tā. Tātad Nākošie sporta veidi. Nākošie sporta veidi, attiecīgi bobslejs un kamaniņas. Skeletons. Rednes sports, jā. Jā, rednes sports. Bet runājot par skeletonu, mēs vēsturiski esam, es domāju, ar visvairāk medaļām kā valsts. Varbūt ne tieši Olimpiskajās spēlēs, par to man statistika nav, bet es domāju, ka pasaules čempionātos mēs esam ar dukuriem vienkārši plaši pazīstam attiecīgi skeletonā. Mūsu vēsture ir liela. Kā tu šogad vērtēji skeletonu izredzes? Skeletonā, manuprāt, tagad ir paudžu maiņa, un tas ir redzams arī sasniegumos. Manuprāt, top 15, es teiktu, ka noteikti kāds no skeletonistiem, vai tas ir Indriksons, vai neatceros, kā to otru meiteni sauc, bet es domāju, ka noteikti top 15 mēs varētu redzēt skeletonu. Kā tev liekas, kā bobslejā veiksies? Mēs tomēr olimpiskie čempioni 14. gadā esam kļuvuši. Jā, bobslejs mums arī vienmēr ir bijis tāds diezgan tūs sporta veids. Tāpat kā skeletons, jo vienmēr par to ir liels sajūsmas un mums ir medaļas. Runājot par bobsleju, es būšu tāds pieticīgāks. Varbūt arī es liku top 6, kā tu vērtētu. Es tomēr palikšu pie tā top 15, jo tomēr arī ir tagad paudžu maiņa, un tagad redzam, ka Sanda Prūša X-faktors vairs nav bobslejam. Ir jauna paudze, jauni sportisti. Es domāju, ka dalība olimpiādē viņiem visiem būs savā ziņā kāds šoka moments, bet top 15 vajadzētu. Es personīgi mums šeit vienkārši sadalīsies domas. Es likšu top 6, es ticēšu mums bobslejstiem. Es ceru, ka mums ieies kaut kāds Latvijas nacionāls. Mēs būsim tas melnais zirgs šogad bobslejā. Starp citu, es redzēju divas sacensības. Labi rezultāti gan bija top 15, kā tu teici, attiecīgi šogad 2 redzēju. Bet es ceru, ka Olimpiskajās spēlēs mums zvaigznes sastāsies pareizajā vietā. Man prognoze, es lieku top 6, top 15. Mēs varam pierakstīt A un D burtiņu klāt. Un tātad nākošā
sporta veids ir biatlons, slēpošana. Kā tu vērtēji mūsu izredzes biatlonā? Pie tam biatlons, kas ir interesanti, man šķiet, viņš palika diezgan skaļš saistībā ar skandāliem, kuri bija biatlonā. Un cilvēki tagad vairāk dzirdējuši arī Latvijā par biatlonu. Kā tu vērtē mūsu izredzes? Es teiktu, biatlonā ir pozitīvi tas, ka ir jaunie sportisti, kur reāli izcīna panākumus Eiropas čempionātos, pasaules kausa posmos, Birkentāls, Rastur Gujevs, no vīriešiem, dāmām Bendika, Volfa. Es domāju, ka pat varbūt iespējams arī stafetei ir iespējams kāds augsts panākums, tāpat arī individuāls. Es domāju, ka tas pats Rastur Gujevs visu laiku ir bijis tāds melnais zirdziņš, kurš var arī izšaut. Līdzīgi pirms 2 gadiem pasaules čempionātā viņš ieguva 2. vietu. Tātad tu viņu liec pa melno zirdziņu un tu saki, ka iespējams medaļu. Es medaļu, tā kā nē, bet top 10 noteikti, ka jā. Bet varbūt top 3. Varbūt top 3, bet kur tad mēs novienojamies? Jo šis ir uz tevis. Kur mēs vienojamies? Es teiktu, ka mums brīvā aila ir top 10. Tur liekam, tur biatlonu, bet par slēpošanu, kā tev liekas? Godīgi sakot, es neesmu vispār sekojis līdz slēpošanai kā tādai, tāpēc šis arī ir uz tevis, jo es nezinu nevienu no mūsu slēpotājiem. Tā gadās, es arī tagad man bišķi jāpatīna filmu atpakaļ, lai nosauktu. Nē, Patricija Eiduka, tā ir tā, ko es varu pateikt. Es viņai arī ceru to top 10, un mēs paliekam kalnu slēpošana, biatlons, tas, kas ir uz slēpēm, ka top 10 jāiebrauc. Slēpošana, biatlons, top 10 Latvijai. Un tā tad noslēdzošais sporta veids ir daļslidošana un shorttracks. Attiecīgi par daļslidošanu. Man patīk daļslidošana. Es gan nezinu, sportists. Man tāda atmiņa ir, kad es bērnībā sēžu, ēdu kaut kādus saldumus un vienkārši pa Latvijas televīzijā daļslidošanu. Es viņu paskatos pārsvarā kādu pusstundu. Salīdzinoši. Dažreiz ir interesanti. Dažreiz man neliekas tik interesanti, bet to arī pēc punktiem žūrī. Jo tad, kad man neliekas interesanti, pārsvarā ir maz punkti. Bet, kad man liekas interesanti, tad ir daudz. Kā vērtēt mūsu sportistu izredzes daļslidošanā? Daļslidošanā mums ir 2 vīri, praktiski, kuri var kaut ko arī parādīt. Es teiktu to, ka es tagad arī biju skatījies Eiropas čempionātu. Man liekas, ka līdz olimpiādai tam top 3-niekam ir diezgan patāls. Teikšu, ka ir visu cieņu Denisam Vasiljevam. Viņš tiešām ir labs sportists. Tāpat arī šis Ukrainis, kas tagad ir dabūjis Latvijas pilsonību, viņš arī ir tāds top 20 sportists. Man liekas, ka apmēram daļslidošana, tas varētu būt top 20. Denisam, protams, es novēlu augstākus sasniegumus, bet mūsu latviešu, ukraiņu sportistam noteikti tas būs top 20. Bet jāsaprot ir tas, ka patiesībā tas top 20 būtu pasaulē 20 labākajiem. Tas jau patiesībā ir ļoti augsts. Tas ir ļoti augsts. Un tas latiņš ir augsts. Tad mēs vienojamies daļslidošanu top 20. Jā, un par shorttracku. Ko tu zini par shorttracku? Godīgi sakot, man vajag apgaismā par shorttracku. Es neesmu baigājis shorttracka tāds skatītājs. Esmu redzējis pāris izgriezumus, tā teikt, highlightus, izmantojot anglicismu, bet tev man jāapgaismo. Kā lai saka, tā ir hokeja halle. Praktiski, kuri slido apkārt apli. Tas jā, bet es domāju, mūsu sportisti, kas mums viņam... tagad bija Reinis Krūskops, ja nemaldos, es negribu samalot. Ja samaloju, tad atvainojos. Viņš, man liekas, kaut kādu tagad nesen augsto sasniegumu ieguva. Arī Eiropas čempionāts, ja nemaldos. Es domāju, ja mēs pieliekam visus ķīniešu amerikāņus, tad es domāju, goda piedestāls tomēr arī ir vēl patālu. Jā, tātad tas ir vēl viens top 20. Es teiktu, ka 20. ieliekam blakus daļslidotājiem. Viņi tomēr arī arēnā slido. Tas nav tomēr hokejs, tas nav mūsu nacionālais sporta veids, protams. Bet es domāju, lai sportistiem veicās. Mēs tiešām būšu priecīgi, ja virstāv top 20 gan shorttrackā, gan daļslidošanā mūsējie nonāktu. Es, starp citu, biju aizmirsis par daļslidošanu, kad ir attiecīgi pa vieniem, kad slido vai ne, un tad pa pāriem. Man pa pāriem krietni labāk patīk. Man personīgi pa pāriem ir
Diezgan foršas tikai pa pārējiem. Esmu redzējis, ka tās dāmas izgriež tur vīri un tā tālāk. Tiešām ļoti skaisti un arī kā to mūziku izvēlās. Bet labi, short tracks top 20. Un tā tad to noslēdzošo rezumē. Šis tevs kā tu vērtē mūsu prognozes, kā domā, piepildīsies? Nu tā, Latviešiem prognozes. Top 3 kamaniņas, top 6 hokejs, tavuprāt arī bobslejs skeletons. Bobslejs vīri, es ceru uz to top 6. Tā, un top 10 mums ir biatlons un slēpošana, un top 15 es saku, ka būs bobslejs skeletons, un top 20 aizslidošana un short tracks. Bet, ko es vēl gribēju pateikt, tūlīt tās jau ir atklāšanas ceremonija. Kādi pārsteigumi tev liekas, tur varētu būt? Atklāšanas ceremonija gan es vienmēr gaidu ar tādu. Tas ir foršs moments, kā valsts sev parāda, kā valsts sev pierāda, jo man šķiet valsts vienmēr, bišķīt palielās, kurai foršāka atklāšanas ceremonija, kura paliks vēsturē, kurai teiks, ka šī ir viena no dārgākajām, citām patīk, vai viena no skaistākajām, vai šaus. Bet es ceru redzēt tomēr kaut kādu to Eiropas to pieskaņu, to Itālijas kultūru kā tādu. Un kopumā gan, ko es gribu izcelt, ka mums ir ļoti skaisti manā skatījumā šogad tērpi mūsu sportistiem. Man tiešām patīk, jo, ja salīdzinu, piemēram, mūsu sportistu tērpus pirms 10 gadiem, Sočos, jā, 14. gadā un salīdzinu tagad tērpus, mēs izskatāmies krietni elegantāk, krietni gaumīgāk, un tas arī uz to, ko jātiecās. Gaidīšu pēc 4 gadiem, lai to latiņu vēl pārspēju, jo man šķiet, mums katru gadu vajadzētu pārspēt katras olimpiskās spēles to mūsu tērpu latiņu. Protams, tur arī jābūt kādai pieskaņai, vēsturiskajai, tradicionālajai. Un tā kā tu vērtē mūsu tērpus? Es tev ieteiktu aizbraukt tagad uz Dominu. Tur ir tiešām izstāde, kā ir sportistu tērpi izskatījušies iepriekšējo olimpiāžu laikā. Tiešām interesanta ekspozīcija, noteikti ieteiktu aizbraukt. Es teiktu, tērpi ļoti eleganti un simpātiski. Es pats skatījos, kur Daugviņam bija publikācija, kā viņš izskatījās Soči olimpiskajās spēlēs, un kā tagad, es teiktu, tur viņš bija puika, un tagad viņš ir vīrietis. Nē, pēc gadiem, cik viņam sanāk, bija toreiz 26, un tagad viņam 36, nemaldos. Un plus arī, Daugviņam bārdu tagad lielā. Jā, viņš jau ir bārdains, jā. Viņš skriet. Bet kopumā novēlēsim mūsu olimpiešiem veiksmi, lai viņiem izdodas, un cerams, ka man būs jāslido pārtai Daugavai, jo es labprāt redzētu mūs ar medaļām. Jā, es varu tev pateikt, ja hokejs te dabūs top 3, es tev uzaicinu Robežu novadā, noteikti mēs viņus sagaidīsim kārtīgi. Sarunājuši, sagaidīsim kārtīgi Robežu novadā, varbūt uztaisīsim vēl arī video atskatu, bet, protams, mēs jau tagad aizgājām nedaudz kosmosā, bet hei, visu dzird un cerams, ka izdosies. Tiekās Latvijā.